Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no vēstules Filemonam 1. nodaļas, kur 3. pantā apustulis raksta: Žēlastība jums un miers no mūsu Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka atkal šajā brīdī Tu esi dāvinājis mums iespēju mācīties sarunāties ar Tevi. Un kaut arī daudziem no mums lūkšana jau ir ikdiena, un mēs esam pie tā pieraduši, un mums liekas tas dabiski. Reizēm ir labi tā aizdomāties, kāda tā ir milzīga dāvana, ko Tu mums patiesībā esi devis. Jo tieši pateicoties vārdiem un valodai, iespējai runāt un izteikt to, kas mūsos notiek, mēs cilvēki varam viens otru saprast un dzirdēt. Pie tam valoda dara brīnumus, mēs varam dzirdēt arī tad, ja cilvēks fiziski ir ļoti tālu no mums. Ja vien ir kāds veids, kā mūsu vārdi aizsniedz cilvēku un viņa sacītais mūs, mēs varam vienalga viens otru dzirdēt, saprast, sajust, palikt kopā. Šodienas pasaulē, kad Tu dod mums šādas daudzas un dažādas iespējas, arī šī lūkšana ir tāds mirklis, kurā katrs savā vietā būdami mēs vienalga varam dzirdēt tos pašus vārdus un pievienoties kopīgā lūkšanā. Bet vārdi spēj izdarīt vēl vairāk, tie spēj savienot pat tādus cilvēkus, kas ir ļoti dažādi. Varbūt kāds ir ļoti gudrs un zinošs, kāds, kuram patiešām viņa priekšā gribas noņemt cepuri viņa zināšanu, talantu un spēju dēļ. Un līdzās tam pretī kāds mazs bērns, kas nu pat tikai iemācījies runāt. Un tomēr arī tie var savā starpā kaut nedaudz saprasties un sarunāties. Un it īpaši tad, ja tas, kuram ir lielāka pieredze, spēj noliekties un mēģināt ieklausīties un mēģināt runāt bērnam saprotamā valodā. Tā Tu esi to iekārtojis, Dievs, ka mēs varam būt dažādi savās spējās un tomēr viens otru dzirdēt. Un to mums ir svarīgi apzināties tādā mirklī kā šis, kad mēs runājam ar Tevi. Mēs apzināmies, ka Tavs prāts un Tava gudrība ir daudz pārāk par jebko, ko mēs spējam aptvert un iedomāties. Tava gudrība ir tāda, kuras priekšā mēs apmulstam, mēs pat nespējam to aptvert. Bet Tu vēl ar vienu spēju runāt, un Tu esi runājis uz mums. Un tieši tāpēc, ka Tu esi runājis, mēs varam Tevi sastapt, mēs varam dzirdēt, mēs varam paļauties. Mēs zinām, ka tie vārdi, kurus mēs sadzirdam un vēl jau vairāk saprotam, neizsmeļ visu, kas Tu esi. Bet mēs zinām, ka Tu mūs saproti labāk par mums pašiem, un ka Tu esi padarījis sevi pieejamu Kristū. To visu mēs atceramies domājot par šī vakara lozungu, kur apustulis turpina aizlūgt par mums. Jā, viņš jau ir pāri šīs dzīves, šīs pasaules robežām, un tomēr viņa vēstule turpina mūs uzrunāt, un viņa vārdi turpina būt kā svētības izlūkšanās. Žēlastība un miers, viņš saka, lai jums ir no Dieva. Un tad brīdī mēs saprotam, ka viņš to ir rakstījis ar savu sirdi. Un lūdzis par tiem, kuriem šī vēstule būs jālasa. Varbūt to brīdi viņš domāja, ka tā būs konkrēta draudze, konkrēti cilvēki. Bet ja viņš lūdza par tiem, kas lasīs viņa vēstuli, viņš lūdza arī par mums. Un tad brīdī, kungs, mēs atkal saprotam, ka lūkšana mūs savieno ar Tevi un vienu ar otru, un ne tikai vienā vietā, ne tikai vienā laikā, bet visos laikos un visos līmeņos. Tā šajā vienkāršajā lūkšanas sarunas brīdī Tu mums māci mūsu esības lielākos noslēpumus. Bet pār visam, kungs, mēs gribam mācīties paļauties uz šiem Taviem darbiem, uz Tavu gudrību. Māci mums, ka reizēm vislielākā gudrība ir vienkāršībā, pazemībā. Tajā mirklī, kad mēs tiešām nākam Tavā priekšā, mēs sakam: Tēvs,
Mēs lūdzam par mūsu grēkiem, par mūsu vainām. Mēs pateicamies par visu labo, kas ir bijis, un jā, mēs no sirds aizlūdzam par to, kas mums ir vajadzīgs. Un to visu mēs daram godīgi un patiesi, tādi, kādi mēs esam, tavā priekšā. Jo tu, kungs, esi mūsu sākums un mūsu mērķis. Tev mēs piederam un vienmēr esam piederējuši. Tāpēc ļauj mums ar tevi sarunāties, ļauj mums sastapt tevi tavos vārdos, ļauj mums tev izteikt to, kas mūsos notiek, bet uzticēties, ka pat, ja mēs nevaram atrast īstos vārdus, tu vienalga mūs dzirdi un vienalga mūs saproti, un tava palīdzība nav tālu nevienam no mums. Dod mums mieru šajā naktī un ļauj mums atkal celties un dzīvot ar šo tavas klātbūtnes apziņu, ar šo žēlastību un mieru, ko esam no tevis saņēmuši. Bet pāri visam citam mēs lūdzam tevi ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.